Saeimas prezidijs ierosina deputātu Kaspara Briškana, Antoņinas Ņenāševas, Ata Labuča, Zanes Skuiņas, Rūbenes Lēras, Rasimas, Annas Rancānes, Jāņa Zariņa, Gata Liepiņa, Ramonas Petrāvičas, Maijas Armaņevas, Skaidrītas Ābramas un Jānas Simanovskas iesniegto likumprojektu grozījumu dzīvnieku aizsardzības likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputātiem iebildumu nav, bet deputāti prasa balsojumu. Tavarkungs, jūs gribat parunāt, bet jums ir motivācija pieteikt. Par? Jā, nu tas būs pēc balsojuma. Tad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu dzīvnieku aizsardzības likumā nodošanu Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 8 atturas 8 likumprojekts komisijai ir nodots. Un vārds balsošanas motivācijas nolasīšanai deputātam Edgaram Tavaram. Cienījamā sēdes vadītāja, godātie kolēģi, balsojām par, jo uzskatām, ka mums beidzot ir iespēja nolikt malā bungas un sakāpinātās emocijas. Panākt gan ētisku, gan saimnieciski jēdzīgu risinājumu. Konsultējoties ar nozari, esam gatavi sniegt priekšlikumus, kas nosaka saprātīgu, ar Baltijas valstu kaimiņiem līdzsvarotu pārejas termiņu 2035. gadu. Tas ļautu gan mērķtiecīgi pāriet uz putnus un daudzu saudzējošāku uzturēšanas režīmu, gan saglabājot, gan uzglabājot, gan noturot mūsu uzņēmumu konkurētspēju. Paldies! Paldies!